augustā dzimušajiem ir uzdevums savest kopā tēvu un māti, šīs abas dzimtas. Starp šīm abām dzimtām ir konflikts, kad viens otru nepieņem. Un rezultātā ir tas, kad nepieņem, tas arī attiecās sanāk uz jums. Jums nav šī atbalsta. Un tad, kad jūs samierināsiet šīs abas dzimtas un vienalga arī dzīves laikā jums var gadīties, kad kāds dzimtā, piemēram, sastrīdās, jums ir jābūt šai te vienojošai, harmoniskai saitītei, kas apvieno un samierina šos cilvēkus. Vienalga pat pa kuru līniju un starp kuru, bet jūsu tāds uzdevums, karmiskais, ir attiecībā pret dzimtu samierināt cilvēkus, ka nav jēgas strīdēties par kaut ko, kaut vai par materiālām lietām, ka tas ir tāds dzīves sīkums faktiski. Tā ir nepieņemšana. Un jums būs ļoti bieži savas dzīves laikā jāsastopas ar nodevību, ar kaut kādām tur mahinācijām. Un arī tas jums būs jāiemācās pieņemt, ka cilvēki ir tādi, bet attiecībā pret dzimtu jūsu uzdevums ir samierināt tātad tos, kas ir konfliktā.